Šajā 7. telpā ir vairāk pastāstīts par pašu Otto Hūnu, tāpat arī 8. telpā. Tas ir turpinājums. Es vēlos jums pievērst uzmanību, mēs esam sakārtojuši Otto Hūna dzīves gājumu tādos vairākos posmos, pielikuši klāt arī bildi, lai tas būtu uzskatāmāk un interesantāk. Šajā pirmajā planšetītē jūs redzat divus kungus. No viena ir tikai ēna, kā jau es teicu, Otto Hūna portrets nav atrasts, bet līdzās ir viņa tēvs Kristiāns fon Hūns. Kristiāns fon Hūns bija Kurzemes superintendents, jeb Kurzemes luterāņu baznīcas galva. Un viņš arī vēlējās, lai viņa dēls sekot viņa pēdās, bet dēlam bija pavisam cits intereses. Un tad, kad vecāka aizgāja mūžībā, tad dēls izdomāja, ka viņš pāries mācīties medicīnu, studēt. Otto Hūna tēvs Kristiāns Hūns bija arī ievērojams mūsu kultūras attīstītājs, jo viņš bija latviešu garīgo grāmatu redaktors un izdošanas organizētājs. Un tas bija ļoti nozīmīgi. Es ceru, ka arī Otto Hūns bija tikpat simpātisks izskatā kā viņa tēvs. Vismaz mēs varam aptuveni iedomāties, kā tas varēja būt. Savukārt viņš ir studējis Jelgavā, sācis mācības, viņš ir turpinājis studēt mācības Vācijā, ar izcilību beidzis Getingenas universitāti. Pēc tam viņš ir nolicis tur eksāmenus, lai varētu būt kā ārsts Latvijā, un atgriezies un sācis strādāt par ārstu. Un drīz vien viņš arī kļūst ļoti iecienīts ārsts. Viņš sāka darboties ar šo baku potēšanas metodi un Rīgā nostrādā ap vairāk nekā 10 gadus. Pēc tam jau viņu atkal šis viņa nemiera gars dzen pameklēt vēl kaut ko citu dzīvē, ieraudzīt kādus citus mērķus sasniegt un pārdzīvojumus un pieredzi iegūt. Un viņš 10 gadus turpina savu darbību Krievijā. To jau es arī pieminēju pirmajā tajā tur stāstā iepriekš, kā Krievijā iepazīstinot ar šīm durvīm, kas veltīts mūsu Otto Hūnam, kuri galvenie viņa dzīves mirkļi iekļauti. Tur ir ļoti interesants šis posms, viņš izveido universitātē, Maskavas universitātē, bibliotekai ļoti savu grāmatu fondu, kurus viņš atdāvina pēc tam, kad dodas projām bibliotekai. Liels skaits grāmatu bija savākts. Un viņš arī ir kopā ar Krievu sūtniecību tajā ceļojumā uz Parīzi, un tas ir Napoleona laiks, un viņi tur arī uz kādu laiciņu iestrēgst. Pēc tam jau viņš atkal atgriežas Latvijā un turpina darboties kā ārsts Latvijā. Jāsaka tā, ka uz viņa kapa pieminekļa ir bijis interesants uzraksts. Te tas ir arī atšifrēts. Tādu kā laikam šajos laikos vairs nevienam uz nekādiem kapa pieminekļiem neliek. Zinošam un cilvēku mīlošam, ārstam, uzticamam vīram, veltīts aiz cieņas un draudzības, sargājošās baku potēšanas, ieviešana Krievijas impērijā bija viņa nopelns. Pilsētas cietēji pateicas viņam par palīdzību, uzraudzību un patvērumu. Savukārt šajā pusītē mēs redzam informāciju, ko mēs esam šeit iekārtojuši, lai varētu parādīt, cik tomēr novērtēts, pamanīts un slavens un ievērojams bija mūsu pirmais direktors Vilhelms Otto fon Hūns. Tātad viņš bija pagodināts no Krievu cariem gan ar briljanta gredzēniem, gan ar medaļām, gan ar citiem pagodinājumiem par savu darbību aktīvo. Un, ja mēs paskatāmies viņa darbību, kā viņš veidoja sev, kā viņš attīstīja sevi, jo viņš bija savā laikā viens no tādiem visizglītotākiem cilvēkiem,
tad viņš nav bijis tikai, piemēram, savu specifisko ārstniecības biedrību biedrs, bet ir bijis biedrs arī tādās literārās un mākslas biedrībās. Tā kā viņš bija ļoti plaši izglītots cilvēks. Viņš ne par velti bija ievērojams un ievērots tajā laikā. Tajā laikā bija arī ļoti populāri rakstot kādus darbus, un tādus viņš ir rakstījis, likt pie šiem darbiem tādus nozīmīgus citātus. Un te ir viens citāts, kas ir šajā durvju ailē izcelts, kas mums likās īpaši svarīgs un aktuāls arī mūsdienās. Un tas skan tā: kauns ir dzīvot tēvzemē un neinteresēties par to. Un tālāk jau mēs varam doties nākamajā telpā, kurā mēs vēl vairāk pastāstīsim par Oto Hūnu.